Labs rīts visiem. Esam šobrīd Tallinā. Braucam rītā uz Ruku, uz pirmo pasaules kausa posmu. Tā kā šeit ir Raimo, turpat netālu arī Sandijs. Tātad mums plānāja braukt uz daudz pasaules kausa posmiem, pēc iespējas vairāk, jo šogad cīnamies par olimpiskajām kvotām. Tā kā pagaidām pirmie 4 ir aizpildīti. Un, lai arī cik reizes esmu teicis, ka nav bijis laika un neesmu uzfilmējis pēdējos vlogus un saņemšos pa jaunu, šī būs reize, kad es tiešām to izdarīšu. Tā kā es zinu, ka bieži tas nav sanācis, bet šobrīd tiešām ir mērķis un safilmēšu visus pasaules kausa posmus. Jautājums ir, kad viņi iznāks YouTube, to es nemāku pateikt. Varbūt pēc gada, varbūt pēc 2, varbūt uzreiz pēc mačiem. Tā kā to redzēsim, bet vlogi būs. Un tad jau ieskats mūsu īsajā nometnē pirms Rukas, kura būs kāds 7 dienas, un tad arī pasaules kausa posms Rukā. Labs rīts! Gatavi braukšanai, gatavi brokastīm. Mazas problēmas. Ainis uzpilda logu šķidrumu darbībā. Kā esam jau Helsinkos, veiksmīgi piezemējušies. Visi. Uz brīdi piestājuši Vokatī. Sveicieni Kitijai. Kitija dzīvojas pa Vokatī. Jā, šī tā īpašā trase, kurā bija forma olimpiskā. Tā kā pēc tam dodamies tālāk uz Ruku. Tā, nu beidzot esam ieradušies mājā. Ir jau ļoti vēls 11, tā kā īsumā izrādīšu kā vienmēr. Te ir noliktava. Tālāk dodamies tālāk toaletē. Čik. Tad dodamies uz virtuvi. Te mūsu galvenais pavārs jau šeptējās. Galds. Ainis. Dodamies tālāk. Tad mums ir telpa, kur mazgāt un žāvēt veļu. Aiņa un Daumanta istaba. Adriānas un Kitijas istaba. Kitiju gaidīsim vēlāk. Sauna. Tur balkoniņš. Raimo un Lauris ar Sandiju. Pirmais rīts, visi rosās, taisās uz treniņa. Parādīšu, kur mums ir ierīkota smērētava. Sandijs gatavībā. Pastāst, kas šodien labs iet. Nezinu. Do you think it's raining? I don't know. I am not a meteorologist, and this is the in the rally when we have this kind of weather. It's sitting here and guessing. I don't know. Nu, teiksim, ka violētais. Es esmu gatavs. Mums jāgaida vēl. Adriānai taisam slēpes, katrs pa vienai slēpei. Un tad jau redzēs, kur būs labākais smērētājs. Nosacījums tikai, lai tur ir, tad jau var apēst. Nē, lai tur lai slīd labākā performance. Tagad jau tad ir skaidrāk nosacījumi. Dauman, šitie ka jaunie mākslinieki, jā? Nu, tad, teiksim, man. Tad mēs pārceļam par vēl vienu dienu. Ideja. Biznesa ideja. Kad būs pieejami marketā, bet stokā? Nākamnedēļ. Kur meklēt? Kroksisasais.lv Kroksisasais.lv vai arī rakstiet patiešā Raimo Vīgantam. Kā tu vērtētu trasi? Kolosāla. Laba špūrīte, -5 grādi. Tā kā, ko vēl pielikt vai atņemt? Uzfilmē vai vakarā mājās var analīzēt meistara.
Aini, soli! Vakarā būs analīze. Adriāna, kā ir? Jūti kāda atšķirība? Nedaudz labāk, man patika vairāk labā slēpe. Es neatceros. Viņas te izskats tik vienādi. Abas meiteres. Mana, nu, ir! Sandī, īsts komentārs par treniņu. Kā patīk trasē, esi pirmo reizi rukā, ne? Ideāli, grūti, bet vējš, tas tā pārsteidzoši. Jā. Porši, esi gatavs pasaules kausam? Vēl ne. Vai būsi gatavs? Būšu gatavs. Ideāli. Vai jums ir bijusi kāda iepriekšēja pieredze, saistībā ar šādiem darbarīkiem? Esmu iztīrījis vienu māju. Jā. Vai šādi Pagājušajā. Vai šādi pakalpojumi vēl ir pieejami? kolonija. Vai šādi pakalpojumi vēl ir pieejami? Cik kvadrātmetrā maksā? Tāda, Atkarīgi no vispār. Pārsvarā Jā. 2 eiro vispārēji. Ok, sapratu. Zvanam atkal uz asejskroksis.lv. Šodien dodamies uz intervālu treniņu ārā ļoti sniegainos laikapstākļos. No Sandī tava kārta. Paskā kāds tur eņģelītis. Smoks visu laura. Jā, tāds, varētu teikt profesionāls. Tas kungs jau tādu lēmis. Labs rīts, šodien tāds neliels klusums pirms vētras, bet taisīsim intervālus, tā kā visi pamazām gatavojas uz tādu trasi. Un, ko Raimo Vīgens var piebilst par rītdienas 10 km klasiskā stila distanci. Intervāls startā. Tiem, kas nav redzējuši, šādi izskatās testa vietas, kur visi testē slēpes, novietos tos slēpes, tad tālākie tests pa divi aizbrauc. Un tad skatās, cik tālu slēpes aiziet. Kas aiziet tālāk, tad tās ņem un testē tālāk. Tā kā kaut kā tā īsumā. Dodamies uz trasi. Šodien tad pirmā diena, 10 km klasikā. Laiks ir diezgan iespaidīgs. Pie -2 grādi un snieg tāda viegla pūka. Jau meitenēm bija starts un neizskatījās, ka gāja viegli. Tā kā, jā, būs ko pacīnīties. Esam gatavi, krāmējamies busā un braucam.
reku norvēģu skānis. Gatavība. Labāk. Nu, ko esam pirmo dienu pieveikuši, tā to varētu arī dēvēt, ka pieveikuši no 89 sportistiem, kas bija plānoti uz starta. 2 nestartēja, mēs ar Sandiju palikām pirms pēdējie. Raimo bija 79. Tā kā tā diena, nu kā jau klasikā, nevisai veiksmīgi. Nā, ka kungam smaigi. Bet nebija arī briesmīgi, par cik pirmais starts pasaules kausā. Nepaliek mazāk muti. atpaliecība. Varbūt nekā pat domāts. Tā kā, nu, normāli. Domāsim, Normāli redzēsim. starts, jā. Rītā ir slīdsojas sprints, tā kā vajadzētu būt labāk. Vai ne, Raimo? Fui, klasikas, jā. Klasikas sprints. Kā tagad dodamies iepirkties. Hop! Aiziet! Hop! Līdz galam! Aiziet! Hop! Hop! Aiziet! Hop! Vakars pirms pēdējās vētras. Šodien nobraucām klasikā sprintu. Mašam neizsē labi veicās. Pirmajā nobraucienā bišķīt sačakarējos un nedaudz kā izlidoju ārā no trajektorijas, pazaudēju ātri, pēc tam ar kaut kā vairs negāja. Tā kā rezultāts sūdīgs, gaidam rītdienu. Pārējie arī gatavojas, testējamies. Viss jau būs satestēts. Jājautā viņiem. Cik mēs slēposim? Jā, brauksim vienu apli. Mums Ainis tāpat jāgaida. Kā gaida Maini. Esam palikuši divatā ar Sandiju sacensībās. Kiti aizlidoja mājās, Raimo ir bišķīt apslimis. Tā kā, nu, Adriāna dodas arī uz trasi. Slēpot vai? Tikai atbalstīt šodien. Jā, tā kā Adriāna nevarēs nobraukt Raimo vietā. Mēs paliekam 2-1, 2 koju biedri. Jā, mums būs tā kā cīnīsimies, darīsim, ko varēsim. Mums atbalstošais personāls šodien tikai Ainis Kanaviņš, jo Daumans palika taisīt pusdienas cepeti. Tā kā, nu, veiksmi mums. Veiksmi jums. Lorenz!